Jau 20 gadus ministru kabineta noteikumi nosaka, ka citvalodu personvārdu atveidē jānotiek izmantojot latviešu valodas skaņas un burtus. Tādējādi neviena saime tikusi pie dažādiem uzvārdiem, un tāpēc diasporas mēdījis latviešu.com šajā gadā uzsācis veidot stāstu sēriju par to, kādas problēmas rodas latviskoto vārdu un uzvārdu īpašniekiem. Lai rosinātu sabiedrības diskusiju un apsvērtu iespēju novecojošos ministru kabineta noteikumus mainīt, Latviešu.com sarīkoja diskusiju tiešsaistē, piedaloties gan pārstāvjiem no Tiesību sarga biroja, Tieslietu ministrijas, Latviešu valodas aģentūras, tiesas, gan uzklausīja pieredzes stāstus. Ministru kabineta noteikumi rada virkni problēmu jauktajām ģimenēm, sākot ar regulāru aizturēšanu lidostās ceļojot, beidzot ar atteikšanos izsniegt dokumentus, jo uzvārdi nesakrīt. Aptaujājot diasporas latviešus, kā galvenā problēma tika norādīta tieši uzvārda latviskošana. Otrajā vietā ir gan vārda, gan uzvārda latviskošana. 6% saskārušies ar vārda latviskošanu, bet tikpat daudz arī norāda, ka viņi ar problēmām saskārušies nav. Pa 1% atzīmētas tādas problēmas kā personvārda izruna, ierēģu nepilnīgas zināšanas par latviešu valodu, nekorekts latviešu vārds vai uzvārds tieši mītnes zemes pasē, vai nedomā, ka šī var būt problēma. Personvārdu oriģinālā versija Latvijas pasē tiek ierakstīta blakus galvenajai lapai, tai, kurā ir fotogrāfija, taču mūsdienās ārvalstīs dokumentus reti, kad pārbauda cilvēks. To dara dators, kam nevar paskaidrot, ka jāskatās blakus. Šitā esam es, ja, un te ir man tas īstais uzvārds, ja. Pieņemsim, šī ir interneta lapa, ja, kur pašam nepieciešams noskanēt savu pasi. Man tikai šādi sanāk, ja. Man nav varianti, lai es varu uztaisīt to otro lapu. Problēma jau ir tāda, ka ja Latvijā mēs vēl varam to cilvēcisko kontaktu panākt, ja mēs varam piezvanīt, pajautāt, tad, piemēram, tādā apvienotajā karalistē ar te ir 70 miljoniem iedzīvotāju. Tas vienkārši nav iespējams, ja to gribu teikt. Taču Latvijas institūciju pārstāvji neuzskata to par problēmu. Nav pareizi traktēt un teikt, ka tā ir personvārdu latviskošana. Tā nav personvārdu latviskošana. Tā ir personvārdu atveide, iekļaujot tos latviešu valodas gramatikas sistēmā. Šāda prakse rada problēmas arī ārvalstniekiem. Piemēram, gadījumos, kad citu valstu pilsoņi strādā Latvijā. Viņu bērns piedzima Latvijā, viņam tiek izsniegta Latvijas dzimšanas apliecība, un tas vārds tiek ierakstīts, minēšu tikai bērnu pirmo vārdu, ne uzvārdu, Dexter, un tad X vietā mums ir KS un S, Dexters un vēl, un uzvārdu. Es joprojām, atceroties to gadījumu, es nevaru iedomāties, kā viņu var atpakaļ atveidot uz attiecīgās ģimenes uzvārdu. Un viņiem ir jāiet uz vēstniecību, toreiz pēc pases. Un, protams, vēstniecība saprotot to absurdu, kādā viņi ir. Un tad toreiz tas ieteikums bija notariāli apliecināts tulkojums, kurā tiek ierakstīts tas vārds un viņu reālais uzvārds, kas ir vecāku pasēs, bet kas nav bērnu dzimšanas apliecībā, un ar šo te tulkojumu tiek izsniegta pase. Diskusijā piedalījās arī pārstāvis no Tiesību sarga biroja, kuras savulaik ir pētījušas likumu un tā ietekmi. Man šķiet, ka tomēr, ja mēs tā samērojam šīs ieguvumus un zaudējumu, tādus varbūt iejaukšanos cilvēku privātumā, tad manuprāt, ka varbūt mēs to robežu varētu arī mazliet pārcelt. Aptaujā 84% respondentu norādīja, ka vēlētos paši noteikt, kuru vārda vai uzvārda versiju norādīt pases galvenajā lapā. Latviešu.com plāno diskusiju turpināt, tajā iesaistot arī likumdevējus. Roberts Grotko, Latviešu.com. Iesaistīties sarunā un kopīgi spriest par to, vai un kādas izmaiņas būtu iespējams